kamēr Ventspilī viss gatavojas nākamajam konkursam, skatītāji ļoti iecienītajam treneru metienu konkursam, tikmēr vēl kāds ļoti svarīgs brīdis. Apbalvošana šodien spēles mazākiem dalībniekiem. Nacionālās basketbola asociācijas, jeb NBA Junior League komandas no vispār izglītojošajām iestādēm tika izlozētas, sadalot tās starp Nacionālās basketbola asociācijas klubiem. Katram klubam savu skolu. New York Knicks, kas mūs visvairāk varētu interesēt, jeb Krista Porziņa komanda nonāca Daugavpilī. Godīgi teikšu, neatceros San Antonio Spurs, jeb Dāvi Bērtāna komanda, kurai pilsētas vispār izglītojušai skolai tika. Jebkurā gadījumā šobrīd laukuma centrā labākās no šī projekta komandām tiek apbalvotas ar medaļām. Un tās pasniedz bijušais Nacionālās basketbola asociācijas un Somijas izlases basketbolists, tagad NBA vēstnesis Eiropā Hanno Motola un Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Vainkungs. Hanno Motola vēl redzēsim arī spēles turpinājumā Slam Dunk konkursu žūrijā. Šobrīd viņam svarīgāks uzdevums. Jaunā paudze ir jāiekustina jau no bērnu kājām, ar to nodarbojas Nacionālā basketbola asociācija. Redzam, ka visā pasaulē arī Latvijas basketbola līga ar Latvijas jaunatnes basketbola līgas projektiem sāk strādāt uz vispusīgu cilvēku, jauno cilvēku skolēnu attīstību no mazotnes ar dažādiem projektiem, ar dažādiem pasākumiem. Protams, arī basketbols nekur neizpaliek. Priecē, ka viens ir, ko mēs lokālā līmenī daram ar jauniešiem, kas ir apsveicami un kas ir tiešām daudz, ņemot vērā visas aktivitātes, ko Latvijas basketbola savienība koncentrē uz jauno paudzi. Bet prieks ir arī, ka Nacionālā basketbola asociācija, kur divi mūsu basketbola, šobrīd flagmaņi, Dāvis Bērtāns un Kristofs Porziņš spēlē, arī domā par savām aktivitātēm Latvijā. Protams, līga to saskata kā mārketingu, kā iespēju jaunai paaudzei un viņu vecākiem radīt papildus interesi par saviem notikumiem. Savukārt jauniešiem tā ir lieliski iespēja spēlēt basketbolu, satikties, izklaidēties, pavadīt labu laiku un dienas beigās kļūt par labākiem cilvēkiem arī. Tieši tā, var tikai pievienoties. Liels prieks par to, ka šāda iniciatīva līga tiek izveidota, kur mēs varam Renāru droši vien salīdzināt ar sevi un teikt, kad mēs augām, tā nebija, bet tik tiešām tik daudz projektu, kāds šobrīd ir jauniem basketbolistiem, tik plaši izvērsta programma jaunatnes basketbola līgā, kāda tā ir šobrīd, akcentējot vispārīgi cilvēku izaugsmu, attīstību, ne tikai basketbolu, bet arī cits talants. Tāda toreiz nebija, kad mēs ar tevi spērām pirmos soļus basketbolā. Oponēšu, jo bija. Kas bija? Bija dažādas līgas, internacionāls, bija dažādi starptautiski turnīri, kur varēja braukt un spēlēt. Es runāju par ārpus basketbolu. Ārpus basketbolu? Par notikumiem ārpus basketbolu. Noteikti bija mazāk, bija citādāk. Varētu teikt, šobrīd, protams, mums ir divi flagmaņi, kur palīdz to visu kūrēt, un arī Latvijas basketbola savienība, Geto Games un citas lietas, kas arī palīdz jaunieši iesaistīt sporta aktivitātēs un jau no mazotnes mācīt vērtības, disciplīnu, attieksmi, draudzību. Un pēc tam arī viņus apbalvot. Tas jau pats saldākais. Ķirsīts uz kūks. Redzam, kā jaunie censoņi. Nacionālās basketbola asociācijas junior līgas pirmā vieta tiek apbalvot. Detroits Pistons komanda, piemērojot šos izlozes rezultātus, jeb Nacionālās basketbola asociācijas komandas piedarība triumfējusi pirmajā Nacionālās basketbola asociācijas junior līgas turnīrā. Un kas man priecē, Renār, spēlē gan puikas, gan meitenes kopā. Tas tev priecē? Tas man priecē. Un šajā vecumā, manuprāt, vismazāk vajadzētu dalīt dzimumiem. Dzimuma vienlīdzība. Meitenes arī tomēr ātrāk attīstoties. Kā saka, attiecīgi ir kādu soli priekšā varbūt puišiem konkrētajā vecumā. Un redzam. Arī kaus. Hanno Motola savā. Bet kas varbūt, Renār, patīkamāk, kā šādā vecumā saņemt kausu ar Nacionālās basketbola asociācijas logo uz kausa? Motivē. Puisis arī izpildās un komanda
Lietuvas Pistons izpelnās skatītāju atzinību un aplausus. Saņemts kauss no Hanno Motovs. Varbūt jauniem tas neko neizsaka. Viņiem ir skaidrs, ka tā ir NBA bijusī zvaigzne. Viņiem tas ir notikums. Viņiem tā ir liela diena šajos te Latvijas basketbola līgas basketbola svētkos. Jāatzīst, šodien arī mēs izšķirties fināla spēle un tur emocijas bija visaugstākajā līmenī. Tā kā tiešām cīņas spārs, azarts un emocijas bija kolosāls. Tā kā vēlreiz aplausi komandām! Nu ko, komandām vēlreiz aplausi uzvarētājiem. Starp citu, tieši šeit Ventspilī tika fināli izspēlēt. Zīmīgi. Kā arī jauniem basketbolistiem bija iespēja iemēģināt šo pašu parketu, kur pēc zinām laika Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēles dalībnieki liek lietā, lai priecētu līdztējus pa fotogrāfijām, piemiņai, apsveikumu savā starpā. Un, protams, aplausi no tribīnēm. To visi ir pelnījuši šie mazie jaunie cenšoni un censones. Nevaram arī nepateikt paldies viņu skolotājām par ieguldīto laiku, par ieguldītajām pūlēm. Nu ko, bet mēs dodamies tālāk. Ventspilī turpinās notikumi Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēles sakarā, un jau pirms brīža teica, ka nākamais, kas mūs sagaida, ir Škoda treneru konkurss. Nedaudz par vēsturi.